cik labi. Tā jubilejas reizē vismaz redzēšu visus savus bērniņus, pa pasaules malām izklaidēti. Kad tik nu visas tās lidmašīnas nolaistos? Un ko tad vajag no tās Norvēģijas? Vai tad tiešām jābrauc ar mašīnu šito gabalu? Nu es taču bez tās trauku mazgājumās mašīnas ļoti labi iztiktu vēl. Ko tu tur burģi zem deguna? Vai tev vēl neviens nav atbraucis? Solījās jau ap 3 būt. Ko recinē? Bet vai tad tu to traktoru jau salaboji? Vēl nē. Ome! Daudz laimes! Mani mīļie, mani! Paldies, paldies, paldies! Māte, tu šodien tik skaisti izskaties. Daudz laimes tev, māte. Paldies, paldies! Hei! Jūs visi jau šeit? Mārtiņ, tu mājās? Nu, kā redzi? Tu straķis tas laukā tavs? Mans. Labi, tev vajag nāc šurp, man jāiestiek traukmašīnas atved un vajag pat negribās tev. Āncu, atnāk tur palīgā, lai mums tā ātrāk. Omīt! Mani mīļie, mani! Nu, liels paldies, liels paldies! Ai, mana mīļā meitiņa! Kāds laimes tev? Nu, paldies! Paldies, paldies, meitiņa! Paldies, bērni, paldies! Nu, māmī, tu iztēls vārdu, tad man iztēl puķi. O, tu skanēs un redzēt. Klausies ceļojums gan bija paigais, bet nu viss ir kārtībā. Es Mārtiņ, mīļā, man krustmaitīja. Tie bērniņi, es jums esmu sacapus pankūciņus, ka jūs zinātu, kā man gribētos, lai jūs visi dzīvotu te Latvijā. Viņa aizmestā. Bet ar tām nabagas subsīdijām. Bet runā, klausosies rādio, un tur runā, kad Grieķijā subsīdijas liels un viss labās dzīves viņa vēl bļaustās un neapmierināta dzīve. Tāda ir, no kuru tu gribēji? Homī, es mazliet runāju grieķiski un strādājot par stjuārdu, es iepazinusies ar tādu pavecāku grieķi, kurš meklē sievu. Es negribu vecu un neglītu grieķi. Mums vispirms ir jāredz viņa foto. Nu, nav jau uzreiz jāvalājas. Bet, mammi, tad jau mēs pa Grieķu investīcijām varēsim iegādāties jaunu traktoru. Meimiņ! Meimiņ! Daudz laimes vēlreiz! Daudz laimes tev vēlreiz! O, kas tad nesaradušies pasaules laimes meklētāji? Sveiki, sveiki! Saulīt, nu taču nekašķēsimies Omītas dzimšanas dienā. Labi. Šķījus. Nu, ko tu kašķējies? Es tev iedošu naudiņu priekš končiņām, lai to dzīvi nav tik rūgta. Hei, vien mīļā paktās savus konfetītes, no tiem saldumiem jau nekādu labumu. Vairāk tikai problēmu un veselības baigas. Bērniņ, labāk uzēdiet pankūciņas. Bet dakšiņas nav. Ar rokām. Te ir lauki, ēdiet ar pirkstiem. Padod tev, vai? Nē, paldies, nebūtu. Kur tu paspēji paēst jau? Padod man otru zāpu. Bet tev sarkanā? Jā. Pie viena varbūt apspriedīsim, kā mēs to Latvijas zemkopību attīstīsim. Mums taču jānāk pie kādas liecienas, kā to mūsu zemīgi izmantot. Jā, man mīļie, rakstot tos projektus, es jau esmu ielūkojusies arī Eiropas Savienības lauksaimniecības situācijā. Un esmu secinājusi, ka grieķi ir tie, kuri dzīvo cepurkuldam, sauļojās, dzer vīnu un tik priecājās. Bet es taču teicu, kad esmu iepazinusies ar grieķi. Nu, labi, Anniņ, bet tad mums vajag to grieķi tādu kārtīgi, kas mums iemācītu tā kārtīgi dzīvot un priecāties. Mums neder šāds tāds? Nu jā, un man jau tādu jaunāku vecu nē, jo es jau tak vēl esmu ziedoša. Jūs ziniet, man tā šķiet, man būs jābrauc uz Grieķiju. Jāpaskat kādu griķīti.
Par ko tu domā? Nemaz tik vecs meita es neesmu, un formas man arī vēl ir diezgan pievilcīgas. Mamīt, aizlaidīsim mēs uz Krievas saunu. Uz tev izmaksāšu. Masāžiņu pie reizes. Kokteilīt arī. To mēs taču paņemsim. Nu, tā jau mēs varēsim izlīdzināt nevienādo subsīdiju sadalījumu Eiropas Savienībā. Būs kāds, man ir daudz labu ideju. O, aktīvisti. Vai mēs ēdam? Ļoti garšīgs pankūks. Jā,